Šodien raidījumā vīriešu veselības nedēļa, pacientu diena Stradiņu slimnīcā, preparāts Alahols atkal Latvijā. Ja par sievietes veselību runājam visa gada garumā, tad septembris ir mēnesis, kad Starptautiskās uroloģijas nedēļas ietvaros vairāk pievēršamies vīriešu veselībai, un urologi šomēnes kārtējo reizi pauž satraukumu par vīriešu slikto veselības stāvokli, jo apmēram 75% gadījumu pacienti ierodas pie ārsta ar akūtu kaiti, un pusē pacientu slimība ir tik ielaista, ka vairs nav iespējama radikāla ārstēšana. Kādi ir iemesli, kāpēc pacienti nevēršas pie urologa saulaicīgi? Es pieļauju domu, pirmkārt, ir informācijas trūkums, bailes no speciālista, jo ir zināmā mērā neziņa, kaut kādas iekšēji problēmas noliekšana, cerības uz to, kad laiks atrisinās pats par sevi to problēmu. Tie būtu manā uztverē tie biežākie iemesli, un, kā es jau pieminēju, tā neziņa, ko tad darīs gala rezultātā ar manīm, vai tas process viss nepārvērtīsies gan fiziskās, gan garīgās ciešanās priekš manīm, tad to informācijas vakumu, lai kaut kā aizpildīt, es domāju, ka kaut vai attiecībā, kas attiecas par priekšdziedzera saslimšanām, ļaundabīgām, ja mēs runājam, tad tas etaps ir, sākotnēji tās ir analīzes nodošanas, asins analīzes nodošanas, un mēs jebkurš esam dzīvē kādreiz nodevuši asins analīzes, un tas neatšķirsies neko savādāk, kā tas ir parasti asins analīžu nodošana. Ir PSA tests, tad tas PSA tests ir jāprot interpretēt, un tad ir gan vajadzīga speciālista konsultācija. Ja mēs nonākam pie tā, ka mums tomēr vajadzētu noskaidrot to cēloni, kam dēļ tas PSA ir paaugstināts. Galvenokārt noskaidrot, vai šī ir onkoloģiska saslimšanas pamatā vai nav. Tā tiek veikta prostatas biopsija, ambulatorā kārtā, pacientam nav jāpaliek slimnīcā. Ja mēs nonākam pie diagnozes, ja diemžēl tā ir ļaundabīga, nevienmēr tas ir iemesls, lai sāktu šo problēmu noliegt un mēģināt izvairīties un noslēgties slimību, bet ir jāiet pie speciālista, jāizrunā, jo ārstēšanas mūsdienā ir pietiekoši efektīvas, ārstēšanas ir dažādas, salīdzinoši bieži mēs varam šīs onkoloģiskās saslimšanas izārstēt radikāli, jeb galēji tā, lai no šīs onkoloģijas cilvēks būtu brīvs. Tātad etapi ir, pirmais ir atnākt aprunāties, nodot asins analīzes, veikt papildus diagnostisko testu biopsijas formā. Ja mēs konstatējam, ka tas PSA pacēluma iemesls nav saistīts ar onkoloģiju, tad tāpatās mums ir pārunas, mēs varam aprunāties, izrunāt neskaidros jautājumus, pārspriest par citām uroloģiskām problēmām. Nav muļķīgi jautājumu. Ir tikai muļķīgas atbildes, un cilvēku ir svarīgi, ka viņi nāk, interesējās, prasa, noskaidro. Ir svarīgi būt nevienaldzīgam pret savu veselību. Lai pacienti varētu saņemt kvalitatīvu un saulaicīgu uroloģijas speciālistu palīdzību, Kurzemes reģiona iedzīvotājiem vairs nav jāmēro garais ceļš uz Rīgu. Tagad Liepājā tapšanas etapā ir jauns uroloģijas centrs. Liepājā jau izsenis ir uroloģijas nodaļa. Un mēs pēdējos gadus esam piesaistījuši jaunus ārstus ar mūsdienīgu izglītību un labu apmācību, un mēs esam šodien jau spējuši paplašināt savus darba apjomus, jo mums šobrīd ir nodaļā 4 urologi. Mēs esam pilnībā nodrošināti slimnīcā ar visām nepieciešamām izmeklēšanas metodēm, kas uroloģiskai slimībai būtu nepieciešams, kā arī varam veikt visu veidu ārstēšanu, sākot ar nierakmeņa slimību un beidzot ar uro-onkoloģiskām patoloģijām. Tātad šeit pacientam ierodoties Liepājā, kas attiecās uz uroloģiju, viņš var saņemt palīdzību un ārstēšanu pilnā apjomā. Nav tā, ka tikai sniedzam akūto palīdzību un pēc tam jābrauc uz kādu Rīgas klīniku, lai saņemtu tālāko ārstēšanu, tad šeit var pacients saņemt pilnvērtīgu uroloģisko palīdzību.
Ja mēs runājam par nierakmeņa slimību, tad no diagnostikas, gan rengenoloģiskās, gan kompjutertomogrāfijas, līdz visām iespējamām operācijām endoskopiskām, mazinvazīvām. Mums viss šīs tehnoloģijas ir pieejamas un strādājam gan uz akūtiem gadījumiem, gan arī plānu kārtā skaldam ar endoskopiem akmeņus nierītēs esošos, kuri šobrīd varbūt pacientam netraucē, bet kuri varētu nākotnē novest pacientu akūtā situācijā. Tātad ārstējam arī plānu kārtā. Vai tiek organizēti arī pasākumi, kas saistīti ar izglītojošo darbu? Nenoliedzami, un to mēs darām regulāri. Mēs sadarbojamies ar Latvijas urologu asociāciju, kur ļoti intensīvi nodarbojas ar izglītojošo darbu ne tikai pacienta vidū, bet arī ģimenes ārstiem. Pie urologu asociācijas ir tāda vienība kā uroskola, kur ģimenes ārsti saņem izglītojošas lekcijas, kurus pasniedz mūsu vadošie urologi Latvijas. Liepājas reģionālās slimnīcas uroloģijas speciālisti apkalpo apmēram 70% no visiem Kurzemes reģiona iedzīvotājiem, kuri vēršas šeit pēc palīdzības. Pieņemam mēs daudz, pietiekoši praktiski katru dienu slimnīca mūsu poliklinika notiek kāda urologa pieņemšanas, arī citas poliklinikas mēs darbojamies, līdz ar to arī pacientam ir būtībā ērta piekļūšana pie ārsta, var izvēlēties arī dienu laiku, kad viņš gribētu aiziet, un iespēja tikt gan ar ģimenes ārsta norīkojumu, sagaidot, rindu, gan arī maksas konsultācijas tiem, kas nevēlas gaidīt, un, grib kaut kā ātrāk kāpiet to gaidīšanas rindu, arī tāda iespēja ir. Mums vīriešu veselības nedēļas ietvaros arī Liepājas reģionālās slimnīcas poliklinikā notiek bezmaksas pieņemšanās 24. un 26. septembrī. 24. septembrī pieņems doktora Litovniece un 26. es. Visi, kas vēlas saņemt konsultāciju no urologa par kaut kādām savām problēmām, ir laipni aicināti pierakstīts mūsu poliklinikas registratūrā. Šomēnes Pauls Radiņa Kliniskās universitātes slimnīca aizsāka informatīvo pasākumu kopumu Pacientu diena ar mērķi aktualizēt profilakses un saulaicīgas ārstēšanās uzsākšanas nozīmi labas veselības saglabāšanā. Pacientu dienā interesanti varēja bez maksas apmeklēt dažādas atklātās lekcijas un ārstu konsultācijas, bet preses konferencē slimnīcas speciālisti runāja par aktualitātēm ārstniecībā, jo nākotnē, uzceļot jauno slimnīcas korpusu, pavērsies vēl plašākas iespējas sekot modernajām veselības aprūpes tendencēm. Protams, ka ļoti būtiski ir šobrīd šis jautājums, kas ir jaunās slimnīcas būvniecība, un šīs jaunās slimnīcas būvniecība, kas ir vajadzīga visai sabiedrībai, lai tātad šai sabiedrībai nodrošinātu komfortablus, mūsdienīgus, labus apstākļus tieši ārstniecībā. Un, lai mēs varētu tātad izmantot jaunākās tehnoloģijas, lai mēs varētu šiem pacientiem nodrošināt komfortablu un ļoti tādu patīkamu šo vidi, ja viņš ir nonācis slimnīcā. Pacienta dienas ietvaros arī Paulas Radiņas slimnīcas oftalmoloģijas klīnikā notika vairāki pasākumi, lekcijas un bezmaksas izmeklējumi. Tātad ir vairākas acu slimības, kuras var novest pat pie pilnīga akluma, un kuru gadījumā sākumā nav nekādu simptomu. Un tieši tāpēc mēs rīkojam tādas, tā saucamās pacientu dienas, lai izglītotu pacientus par šiem pirmajiem simptomiem, kā arī par nepieciešamību regulāri pārbaudīties pie acu ārsta. Un kā viena no tādām klasiskām slimībām ir minēma glaukoma. Glaukoma ir slimība, kuras gadījumā paaugstinās acu spiediens. Šis acu spiediens spiež uz redzes nervu, un redzes nervs pakāpeniski atrofējās. Un cilvēks pirmos simptomus jūt tikai tad, kad jau puse no redzes nervu šķiedrām ir aizgājušas bojā. Un, lai mēs šo slimību diagnosticētu sākumā, tad, kad cilvēks vēl redz, mums ir svarīgi veikt saulēcīgu acu izmeklēšanu. Tad viena no pamata izmeklēšanas metodēm, ne tikai glaukomas gadījumā, bet arī pie citām acu slimībām, ir acu spiediena mērīšana. Šeit mēs redzam aparātu, kur acu spiediens tiek mērīts
ar bezkontakta metodi, ar gaisa palīdzību. Tieši actiņā ievada gaisu tā, lai viņš tā kā ar pretspiedienu palīdzību nomēra acīs intraokulāro spiedienu, to spiedienu, kas ir iekšā actiņā. Ja tomēr ir kādas aizdomas vai spiediens ir paaugstināts, tad tomēr mēs vēlreiz pārbaudām arī ar citām intraokulārā spiediena metodēm. Ar kādu domu šodien esat ieradies Stradiņas slimnīcas acu klīnikā? Bija tāda acīs graušanas sajūta, un tad, kad, piemēram, pamazgā ar ūdeni, saslapina, pāriet viņa, atkal pēc kāda laika varētu parādīties, un domāju, kaut kāds acu iekaisums varētu būt. Tāpēc arī atnācu pacientu dienā. Un kādi izmeklējumi jau jums tika veikti? Acu spiediena noteikšana, un tagad šeit glaukomas pārbaude. Un ko doktors saka, kādi rezultāti pacientam? Pacientam, protams, ir nedaudz tādas diezgan nespecifiskas sūdzības, bet faktiski, kas varētu liecināt par to, ka varētu būt kaut kādas sākotnējas glaukomas izmaiņas, jo ir nedaudz graušana, tā kā astarošana, kas varētu liecināt par nedaudz palielinātu spiedienu. Bet, veicot pacientu dienās piedāvātos izmeklējumus, tas ir acu spiedienu mērīšana un redzes nervu skanēšana. Vēl mēs droši vien pēc uztaisīsim arī redzes laukus, bet ņemot vērā šos divus pirmos izmeklējumus, principā nekādu, teiksim, tādu specifisku izmaiņu, kas liecinātu par glaukomas esamību, mēs neatradām. Un principā ļoti priecē šī pacientu ieinteresētība, ka viņi tomēr uztraucas par to, kas notiek ar viņu acīm un par to, ka viņi tomēr interesējas, ko varētu, teiksim, darīt redzes uzlabošanai, teiksim, lai nenonāktu līdz stāvoklim, kad šī redze jau faktiski pilnībā pazudusi. Runājot par glaukomas diagnostiku, būtu būtiski pieminēt vēl vienu izmeklēšanas metodi, kas ir redzes lauks, kuru mēs šobrīd novērojam. Pacients viņu veiksmīgi veids. Redzes lauks ir būtisks ar to, ka mēs varam noteikt pacienta redzes nervu funkciju. Tad redzes lauka programmā stimuli tiek prezentēti un pacienta reakcija tiek ierakstīta ar datoru palīdzību, un pacients skatās iekšā aparātā un katreiz, kad uztver gaismas signālu, viņu atzīmē ar pogas nospiešanu. Tādā veidā pacients aktīvi piedalās šajā diagnostiskajā izmeklēšanā, un tas viņam prasa aptuveni 10 minūtes. Bet savukārt izmeklējuma rezultāti mums dod ļoti lielu informāciju par redzes lauku funkciju, par bojāta redzes nerva funkcijas progresēšanu vai glaukomas kompensētību. To mēs veicam visiem glaukomas pacientiem. Glaukoma, kā jau es minēju, ir ļoti viltīga slimība, un sākumā viņam nav vispār nekādu simptomu. Un tikai vēlāk viņam sāk parādīties pirmie defekti redzes laukā, tad jau rodas lasīšanas problēmas, varbūt arī sāpes acīs, bet mēs vēlētos, lai pacienti diagnosticē un konstatē glaukomu jau tajā stadijā, kad viņiem vēl nekādu sūdzību nav. Tad mēs rekomendējam ikvienam izmeklēt acis līdz 60 gadu vecumam reizi 2-3 gados, ja nekādu sūdzību nav, bet pēc 60 gadu vecuma, kad acu slimības jau kļūst biežākas, tad acu ārsts būtu jāapmeklē reizi gadā. Šajā straujajā gadsimtā, kad laiks ir kļuvis par deficītu, parasti tā nepietiek, lai parūpētos par savu veselību. Nepareiza un neregulāra ēšana, pārāk trekns ēdiens, stress. Tā rezultātā parādās nervozitāte, nelīdzsvarotība, bezmiegs, nepatīkamas sajūtas kuņģī un zarnu darbības traucējumi. Tas viss liecina par to, ka radušās problēmas ar žultspūsli. Žultspūslis cilvēkam ir ļoti svarīgs orgāns, lai arī tas ir ļoti mazs. Tam ir ļoti svarīgas funkcijas gremošanas procesā. Žults veidojas saknās, nevis žultspūslī. Žultspūslī tā tikai uzkrājās, un gremošanas procesā tā reflektoriski tiek izdalīta 12 pirkstu zarnā. Vienkāršiem vārdiem runājot, žults ir gremošanas sula, un tātad piedalās tauku gremošanas procesā. Kā zināms, tauki ūdenī nešķīst, un tie tad ir jāpārvērš tādā stāvoklī, ja tā varētu teikt, lai tie varētu uzsūkties organismā, jo žults emulģē taukus un sadala tos mazās pilītēs. Un tādā veidā tauki var uzsūkties limfā un asinīs. Un ļoti svarīga žults sastāvdaļa ir žults skābes.
ka žultskābes palīdz uzsūkties nešķīstošajām tukšskābēm un vitamīniem. Šādos gadījumos jums var palīdzēt vecais labais preparāts Alahols, kas atkal ir nopērkams mūsu aptiekās. Alahols ir 100% dabīgs produkts, sastāvā 4 aktīvās vielas, sausais dzīvnieku žults pulveris, tātad pat varētu teikt, ka svarīgākā no sastāvdaļām, sausais ķiploku pulveris, nātru lapas un aktivētā ogle. Alahols uzlabo žults veidošanās un izdalīšanās procesu. Tas pats galvenais. Un pakārtoti līdz ar to uzlabo arī kuņģa sekretoro motoro darbību, pastiprina zarnu peristaltiku un tādā veidā arī palīdz pret aizcietējumu veidošanos, kam par iemeslu ir kūtra zarnu darbība. Tāpat mēs viņu varam lietot, lai samazinātu rūkšanas un pūšanas procesus zarnās, respektīvi gāzu veidošanos, un arī aizvietojošā terapijā, ja ir ķirurģiski izņemts žults pūslis. Lai gan Alahols ir bezrecepšu medikaments, pirms tā lietošanas būtu vēlams konsultēties ar ārstu vai farmaceitu, kā arī sekot instrukcijas norādījumiem. Kā visām zālēm, arī šīm zālēm ir kontraindikācijas, protams. Un, ja cilvēkam ir nopietni aknu un žultspūšu darbības traucējumi, piemēram, aknu iekaisums, jeb hepatīts, tad noteikti ir jākonsultējas ar ārstu. Un bez ārsta ziņas šīs zāles nevajadzētu lietot arī bērniem un pusaudžiem, kas ir jaunāki par 18 gadiem un grūtniecēm. Tirgu ir pieejami arī citi produkti ar šādu pašu nosaukumu, bet mūsu izplatītais, tātad mūsu Sijā brīz izplatītais Alahols ir vienīgais, kas tātad ir reģistrēts kā zāles. Tas nozīmē, ka Alahols atbilst labas ražošanas prakses prasībām, tā kā Alahols ir drošs, efektīvs un labs līdzeklis jūsu veselībai. Cēsu sanatorijas internāta pamatskola rehabilitācijas centrs ir otrās mājas Latvijas bērniem, kuri slimo ar astmu un citām hroniskām plaušu slimībām. Tādēļ liela uzmanība paralēli kvalitatīvam mācību procesam tiek veltīta darba audzināšanai. Brīvajā laikā bērni palīdz pieaugušajiem dārzā un apgūst visas praktiskās iemaņas. Un cik garšīgas ir pusdienas jau uz galda pašu izaudzētais. Skolā daudz uzmanības tiek pievērsts bērnu norūdīšanai un visa veida fiziskajām aktivitātēm. Skola piedāvā mācības pēc vispār izglītojošo skolu programmas no 1. līdz 9. klasei, bezmaksas medicīnas pakalpojumus, rehabilitāciju un ēdināšanu. Skola atrodas Cēsīs, ārpus pilsētas centra, Gleznaina parka vidū. Skola aicina vecākus pieteikt bērnus visa mācību gada garumā visās klašu grupās.